Kā jaunās vienotības politiķes Andas Čakšas mātei ir izdevies izcelt 1,5 miljonu valsts iepirkumos. Viss sākas ar nelielu iepirkumu 2018. gadā, brīdī, kad Anda Čakša ir veselības ministre. Viņas mātes Irēnas uzņēmums 3GW3 zelta vaļi uzvar nelielā 8,000 eiro iepirkumā, kuru rīko Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca un valsts kapitāla daļu turētājs tajā ir veselības ministrija. Vai tā ir sakritība? Nē, tā ir likumsakarība, un tas ir veids, kā korupcija ieliek savu kāju valsts iepirkuma durvīs. Pēc tam Andas Čakšas mātes uzņēmums 3 zelta vaļi konkursos vinnē regulāri. Summas tikai pieaug, jo apetīte rodas ēdot. Šobrīd, kad veselības ministra krēslā sēž Andas Čakšas jaunās vienotības kolēģis Hosams Abu Merī, Andas mātes uzņēmums 3 zelta vaļi nu pat ir vinnējis jau 350,000 eiro iepirkumā, kur šis uzņēmums bija vienīgais pretendents, jo tas ir tas, ko korupcija dara. Korupcija likvidē konkurenci, jo spēles noteikumi vieni ir pie silas sēdošajiem un citi jums visiem pārējiem. Latvijā ir tāda iestāde kā KNAB. Gadā tā izmaksā 17,5 miljoni. Tāpat iepirkuma uzraudzības birojas 2,5 miljoni. Valsts kontrole 8 miljoni. Kopā jūs, Latvijas nodokļu maksātāji, maksājiet 28 miljonus gadā par neko. Ko jūs varat darīt? 3 gadus es savā Twitter kontā Nezobis izgaismoju korupciju valsts iepirkumos Latvijā. Šobrīd esmu pievienojusies kustībai Rītdienai un aicinu pievienoties arī tevi, lai mēs varam nodibināt partiju, kuras viena no prioritātēm ir reāla korupcijas apkarošana. Es zinu un atpazīstu korupciju, es zinu, kādas ir problēmas. Kopā ar kustības Rītdienai aktīvistiem mēs izdomāsim veidus, kā korupciju apturēt. Viens no veidiem ir mainīt iepirkuma likumu, lai novērstu tajā esošos caurumus un lai nebūtu situācija, kad šobrīd, skatoties iepirkumos, visi ar neapbruņotu aci spēja redzēt, ka korupcija tur plaukst un zeļ, bet darīt neko nevar, jo papīri ir kārtībā. Ir nepieciešama jauna partija, kura ir apņēmības pilna ieviest jauna veida politiku Latvijā, kas būs godīga. To esošie politiķi nespēja, viņi ir pārāk sasmērējušies. Līdz ar to aicinu tevi pievienoties. Ej uz rītdienai.lv mājaslapu un aizpildi biedra anketu. Pievienojies!